Astroloģiskā prognoze laika posmā no 27. janvāra līdz 2. februārim. Šī nedēļas kopējā enerģija būs vērsta uz personīgo izaugsmi, emocionālo izpratni un līdzsvara meklēšanu. Šis būs laiks, kad daudz no mums jutīs nepieciešamību attīstīt dziļākas attiecības ar sevi un apkārtējiem, kā arī vairāk pievērsties radošajiem un garīgajiem aspektiem. Šonadēļ dominēs sekojošas tēmas. Emocionālā izpratne, lai cilvēki varētu justies emocionāli atvērti, un tās radīs iespēju dziļākai sapratnei un savstarpējai emocionālai tuvībai attiecībās. Varētu būt vēlme dalīties savās sajūtās vai pat piedzīvot emocionālus atklājumus. Tā būs lieliska nedēļa, lai dziedinātu un uzlabotu savas attiecības. Otrkārt, radošums un iekšējā iedvesma, jo šī nedēļa mūs mudinās pievērsties iekšējām radošām prasmēm un izpausmēm. Tā būs piemērota nedēļa mākslas, rakstīšanas, mūzikas vai jebkurām citām radošām aktivitātēm, kas ļauj izpausties mūsu sirdī. Tāpēc, ja esi aizrāvies ar kādu radošu projektu, šī nedēļa var sniegt jaunu iedvesmu un jaunas idejas. Tāpat šajā nedēļā mēs visi meklēsim līdzsvaru starp darbu un atpūtu, jo nedēļas sākumā būs ļoti spēcīga motivācija sasniegt savus mērķus, un šī nedēļa mūs mudinās neapstāties un pievērsties galu beigās tomēr arī labi pelnītai atpūtai. Tāpēc daži var just nepieciešamību pārskatīt savus darbus un atpūtas paradumus, lai izvairītos no pārmērīgas slodzes. Un visbeidzot, pašizaugsme un izpratne par savu ceļu šonadēļ izgaismos tendenci pievērsties iekšējai izaugsmei un personīgajiem mērķiem. Tāpēc var būt vēlme novērtēt savas izvēles, pārdomāt savu virzienu dzīvē vai rast jaunu motivāciju saviem centieniem. Tāpēc šis ir brīnišķīgs laiks, lai sāktu jaunas iniciatīvas un nostiprinātu jau esošos mērķus. Bet lasījums katrai zodiaka zīmē par šīs nedēļas mīlestības, veselības un darba un finanšu jomām. Pirmā zīme – Auns. Auni šonadēļ mīlestībā izjutīs spēcīgu vēlmi radīt iniciatīvas, attieksmes sākumu. Tāpēc, ja esi partnerattiecībās, tad aktīvi runā par savām vajadzībām, bet dari to ar lielu cieņu pret otru cilvēku. Savukārt vienatnē esošie auni var sajust iedvesmu uzsākt sarunu ar kādu jaunu cilvēku. Veselība. Tava enerģija būs šonadēļ augstā līmenī, tomēr neaizmirst par līdzsvaru. Lai gan tev patīk intensitāte, atpūta un kvalitatīvs miegs ir ļoti svarīgi aspekti, lai saglabātu savu veselību. Īpaši uzmanības no pārslodzes sportā. Darbā un finansēs tava līdera daba būs priekšrocība darba jomā šonadēļ. Izmanto šo enerģiju, lai realizētu savas idejas vai virzītos uz priekšu ar svarīgiem projektiem. Finanšu jomā esi uzmanīgs ar ātriem lēmumiem, jo tie var nest negaidītus rezultātu pavērsienus. Padoms ļauj savai deksmei vadīt sevi, bet neaizmirst klausīties arī citu cilvēku idejās. Vērsis. Mīlestībā vērsmi šonadēļ varētu veikties labi, ja vien izvēlēsies stabilitāti un drošību attiecībās. Tāpēc, ja esi partnerattiecībās, pavadi vairāk laika kopā, runājot par nākotnes plāniem. Vienatnē esošajiem vēršiem iespējams jauns un dziļš emocionāls kontakts ar kādu. Veselības pusē fiziskais stāvoklis būs stabils, bet pievērsiet uzmanību savai diētai. Ēd sabalansētu ēdienu, kas tev sniedz enerģiju un komfortu. Dabas tūms vai masāža var būt lieliski relaksācijas metodes veidi. Darbā un finansēs šis ir piemērots laiks ilgtermiņa plānošanai. Liels pārmaiņas šobrīd nav nepieciešams, koncentrējies uz mazām, bet nozīmīgām darbībām. Finansiālā situācija būs stabila, taču nepieņem impulsīvus lēmumus par izdevumiem. Mans padoms vēršiem – atceries, ka lēns un stabils ceļš bieži vien noved pie ilgtermiņa rezultātiem. Dvīņi. Mīlestībā dvīņiem šonadēļ būs ļoti sabiedriska un pievilcīga aura. Partnerattiecībās esošie dvīņi baudīs vieglu un jautru komunikāciju ar savu mīļoto. Vienatnē esošie dvīņi varbūt rast lielisku iespēju satikt pavisam interesantus cilvēkus.
No veselības viedokļa esi uzmanīgs ar savu enerģiju šonadēļ. Pārliecinies, ka pietiekami daudz atpūties, tāpēc tava vēlme būt kustībā var novest pie izdegšanas. Regulāra meditācija vai stresa mazināšana būs ļoti būtiska sastāvdaļa. Darbā un finansēs šī nedēļa ir aktīvs laiks idejām un sadarbībai. Tavs prāts dzīve būs atsprātīgs un radošs, kas var piesaistīt citu uzmanību. Finansiāli esi uzmanīgs. Izvairies no pārlieku liela tēriņu apjoma. Mans padoms dvīņiem – dalies savās idejās, bet pārliecinās, ka tās tiek īstenotas arī praktiskajā dzīvē. Vēzis. Mīlestībā vēži šodien būs emocionāli un meklēs dziļāku saikni ar mīļoto. Ja esi attiecībās, plāno romantisku vakaru mājās. Ja esi viens, iespējams satiks cilvēku, kurš saprot tavas jūtas. Tava emocionālā labsajūta būs svarīga, tāpēc no veselības viedokļa, ja jūties nospiests, parūpējies par sevi. Peldi, meditē vai lasi iedvesmojošas grāmatas. Arī pietiekams miegs palīdzēs uzlabot garastāvokli. Darbā iespējams nelielas pārmaiņas, kas sākotnēji var šķist izaicinošas, taču tev ir iespēja tās pārvarēt. Finanšu jomā labāk koncentrēties uz uzkrājumu veidošanu, un mans padoms atceries, ka jūtas un intuīcija var būt vērtīgi ceļaveži šonadēļ. Lauva. Lauvai mīlestībā šonadēļ izcelsies enerģija ar izteiktu šarmu un pašu enerģijas aktivitāti kā tādu. Partnerattiecībās var rasties romantiskas iespējas, kas ļaus cilvēkam nostiprināt savu saikni ar mīļoto. Vienatnē esošās lauvas var piesaistīt jaunus cilvēkus ar savu harizmu un pašpārliecinātību. Veselības ziņā enerģija būs augstā līmenī. Šis ir piemērots laiks, lai sāktu jaunus fiziskās aktivitātes režīmus un izmēģinātu kaut ko jaunu, piemēram, deju nodarbības vai sporta zāli. Atceries pietiekami daudz uzņemt ūdeni. Tava radošā domāšana darbā un finansēs un līdera spējas būs priekšrocība arī pašā darbā. Iespējams, saņems piedāvājums uzņemties jaunus projektus un vadīt komandu. Finanšu jomā parādīsies iespējas palielināt ienākumus, bet esi uzmanīgs un piesardzīgs ar izdevumiem. Mans padoms lauvai – izmanto savu dabisko pašpārliecinātību, lai iedvesmotu sevi un citus. Jaunava. Jaunavām šodien būs vēlme pēc harmonijas attiecībās. Partnerattiecībās pievērs uzmanību detaļām, kas varētu uzlabot savstarpējo saikni. Vienatnē esošās jaunavas var iepazīties ar kādu, kurš dalīsies līdzīgos dzīves uzskatos. Veselībā liela uzmanība šodien jāpievērš stresa pārvaldīšanai, ievies regulāru meditāciju, pastaigas dabā vai pierakstīt domas, lai tās sakārtotu. Arī veselīgs uzturs un kustības uzlabos tavu pašsajūtu. Darbā un finansēs tavs analītiskais prāts palīdzēs izcelties darbā. Koncentrējies uz mazākām detaļām un pārliecinājies, ka viss tiek paveikts perfekti. Finansiālā situācija būs stabila un tev būs iespēja sākt plānot ilgtermiņa mērķus. Mans padoms – nezaudē laiku pievēršoties sīkumiem, kas nenes būtiskas pārmaiņas. Svari. Svariem mīlestībai šodien veiksies caur komunikāciju. Attiecībās koncentrējies uz dialogu un kompromisiem. Ja esi viens, šis ir lielisks laiks, lai iepazītos ar kādu, īpaši sabiedriskos pasākumos. No veselības viedokļa saglabā līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Pievērsies aktivitātēm, kas palīdz atjaunot enerģiju, piemēram, jogai vai mākslinieckām nodarbēm. Fizisko labsajūtu uzlabos arī emocionālais stāvoklis. Un otrādi. Tava diplomātija palīdzēs rast risinājums darbā. Šodien piemērots laiks ir komandai vai projektiem, kur nepieciešams saliedēt cilvēkus. Finanšu jomā koncentrējies uz budžeta pārskatīšanu un izdevumu optimizāciju. Mans padoms svariem – esi elastīgs, lai varētu veiksmīgi pielāgoties dažādām situācijām. Skorpions. Šis ir emocionāli intensīvs laiks mīlestībai skorpionam. Partnerattiecībās esi atvērts jaunām sarunām par dziļākām tēmām, un vienatnē esošie skorpioni var sajust spēcīgu pievilkšanos kādam no savas pagātnes vai satikt jaunu cilvēku ar lielu ietekmi jūsu dzīvē. Veselībā iespējams būs nepieciešama atpūta, lai pārvarētu emocionālo spriedzi. Koncentrējieties uz aktivitātēm, kas ļauj atslābināties, piemēram, peldēšanu vai meditāciju.
Pievērs uzmanību arī savai imūnsistēmai. Darbā būsi strateģisks un koncentrēts. Šonadēļ var pieņemt svarīgus lēmumus, kas pozitīvi ietekmēs arī tavu profesionālo nākotni. Finanšu jomā izvairies no riskiem un ieguldi tikai labi pārdomātos projektos. Mans padoms, esi atklāts pret sevi un ļauj intuīcijai vadīt svarīgus lēmumus. Strēlnieks. Strēlniekiem mīlestībā šonadēļ būs vēlme pēc piedzīvojumiem un jaunas pieredzes. Partnerattiecībās ieplāno kaut ko aizraujošu, piemēram, kopīgu ceļojumu vai kādu jaunu aktivitāti. Vienatnē esošie strēlnieki var iepazīties ar kādu, kurš dalās ar viņu piedzīvojumu garā. Tava enerģija būs augsta, bet izvairies no pārlieku intensīvām aktivitātēm. Aktivitātes svaigā gaisā, piemēram, pārgājieni, palīdzēs uzlabot pašsajūtu un noskaņojumu. Darbā un finansēs šis ir laiks, kad var paplašināt savus profesionālos horizontus. Jauns kurss vai apmācības var uzlabot prasmes un finansiāli apsver iespēju plānot ceļojumus vai ieguldīt izglītībā. Mans padoms strēlniekiem – nebaidies no jauniem izaicinājumiem, tie tev atnesīs iedvesmu un prieku. Mežāzes. Mīlestībā mežāža šonadēļ būs vērsta uz stabilitāti un ilgtermiņa plāniem. Attiecībās pievērs uzmanību detalizētām sarunām par nākotni un mērķiem. Ja esi viens, var satikt kādu, kurš dalās ar tavām ilgtermiņa vēlmēm un mērķiem. Veselībā. Tava ķermeņa veselība šonadēļ ir prioritāte. Tas ir lielisks laiks, lai koncentrētos uz fizisko labsajūtu, tāpēc sporta un veselīgu uzturu ievērošana palīdzēs justies dzīvot spējīgāk. Atceries, ka emocionālā un fiziskā veselība ir savstarpēji saistītas. Darba jomā tev būs jāpievērš lielāka uzmanība detaļām un rūpēm par ilgtermiņa plāniem. Šonadēļ būs iespējas sasniegt svarīgus profesionālos mērķus, ja būsi pacietīgs un koncentrēts. Finanšu jomā izvairies no impulsīviem izdevumiem, labāk ieguldi nākotnē. Mans padoms – neaizmirst par līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Tā būs atslēga ilgtspējīgai labklājībai. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem mīlestībā šonadēļ var rasties vēlme pēc jauniem piedzīvojumiem. Ja esi attiecībās, piedzīvosi partnerim vēlmi piedāvāt ko neparastu, kas jūs satuvinās. Vienatnē esošie ūdensvīri var sastapt kādu, kam ir līdzīgi uzskati par dzīvi un mīlestību. Veselības ziņā tava enerģija būs augsta, bet ir svarīgi pievērst uzmanību arī garīgajai labsajūtai. Izmēģini jaunas relaksācijas tehnikas vai meditācijas, lai saglabātu līdzsvaru. Fiziskā aktivitāte, piemēram, joga vai peldēšana, palīdzēs uzlabot tev pašsajūtu. Darbā un finansēs tev būs iespēja ieviest jaunas idejas darbā, un tavi radošie risinājumi var palīdzēt risināt sarežģītus uzdevumus. Finanšu jomā izvairies no pārsteidzīgiem ieguldījumiem, bet domā ilgtermiņā. Tāpēc mans padoms ūdensvīriem – pievērsies idejām, kas tevi aizrauj, un dari to ar lielu aizrautību. Tās tev palīdzēs gūt panākumus. Zivis. Mīlestībā zivīm šonadēļ būs spēcīgas emocionālas sajūtas. Ja es attiecībās ar šo laiku, var izmantot, lai dalītos savās dziļākajās sajūtās ar partneri. Ja esi vienatnē, var sastapt kādu, ar kuru attiecības var būt dziļas un nozīmīgas. Emocionālā labsajūta būs galvenā veselības tēma šonadēļ. Pievērs uzmanību savām jūtām un esi piesardzīgs ar pārlieku emocionālu slodzi. Dabas pastaigas vai meditācijas būs lieliskas aktivitātes, lai atjaunotu enerģiju. Darbā var rasties iespējas, kas saistīts ar tavu radošumu. Šis ir piemērots laiks, lai pievērstos mākslinieckām aktivitātēm vai projektiem, kas palīdzēs citiem. Finanšu jomā esi uzmanīgs, un šonadēļ pārdomāti lēmumi būs ļoti svarīgi ilgtermiņā. Mans padoms – izmanto savu intuīciju un seko savām sajūtām, jo tās būs tavas veiksmes atslēgas šonedēļ. Tās bija individuālais horoskops katrai zodiaka zīmē laika posmā no 27. janvāra līdz 2. februārim. Spied like šim video, seko manam kanālam, piesakies uz individuālām konsultācijām, ja vēlies uzzināt vairāk tieši par savu zodiaku, kā arī tiekamies arvien jaunos video par visu aktuālo informāciju, kas notiek debesīs, jo tas tikai realizējās uz zemes. Tikšanos!